Bioloģiski ražota pārtika pasaulē kļūst aizvien pieprasītāka. Cilvēkam rūp sava veselība, vēlas galdā likt produktus, ko nav skārusi ķīmija. Vārkavas novada Roškalnu pagasta saimniecībā pat labi ir viens no karstākajiem darba periodiem. Tur par pieprasījumu trūkumu nesūdzas un stāsta Maija Migla. Salenieks saimniecības govs, kuras netiek turēts kūtī, bet pļavā plūc tīru zāli, sanākuši skatīties, kas notiek uz blakus lauka. Traktors atvedis piekabi ar ķirbju stādiem. No tiem paredzēts izaudzēt vairāk nekā 100 tonnas ķirbju bioloģiskās bērnu pārtikas ražošanai. Pārtika nonāks pie daudz Eiropas valstu, arī Latvijas mazuļiem. Bet par skolas bērnu pusdienām mūsu valstī netiekot gādāts. Bērnu pārtika, kas ir skolās, ir ļoti nekvalitīva un ļoti apšaubāma. Tāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu iet tā kā daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, ka lielāko daļu pārtikas skolā piegādā bioloģiskie lauksaimnieki un bioloģiskā pārtika. Tā ir garantija, ka tā ir droša, veselīga pārtika un bez pesticīdu un ķīmijas atliekvielām. Tuvāk pie mājas dobēs aug dārzeņi, ar kuriem pild pārtikas grozus tiem pilsētniekiem, kas priekšroku dod bioloģiskai pārtikai. Gan ķiploki, sīpoli, kartupeļi, salāti, tomāti, gurķi, tējas, viss, kas saimniecībā ir pieejams, to visu mēs arī tirgojam. Pat nātris arī tiek pasūtītas, ir pavasarī agri. Bioloģiskajās saimniecībās tiek ieguldīts roku darbs, tāpēc ir grūtības ar nezāļu un kaitēkļu apkarošanu, ko citi viegli atrisina ar ķīmiju. 150 hektāru lielajā Salenieka saimniecībā ķīmiju nelieto. Augsni drīkst bagātināt tikai ar kūtsmēsliem, un 60 govīm lobarību audzē paši. Gustavs Norkarklis uzskata, ka bioloģiskā pārtika ar laiku varētu kļūt par mūsu labāko eksportpreci, bet valsts atbalsts tai ir zems. Lietuvā platības maksājumi bioloģiskajām saimniecībām ir gandrīz 2 reizes lielāki. Protams, vairāk atbalstīt bioloģiskos lauksaimniekus. Un nevis tikai ar vārdiem teikt, ka jā, bioloģiskā lauksaimniecībā Latvijā ir tāda ļoti liela iespēja un ka mēs esam zaļākā valsts, bet reāli arī ķerties pie darbiem un arī mērķiecīgi izstrādāt plānu, kā mēs to varētu sasniegt līdz 20. gadam, piemēram. Lai patērētājs būtu droši, ka tiešām pērk bioloģisko pārtiku, Latvijā visi bioloģiskie lauksaimnieki reiz gadā obligāti tiek pārbaudīti. Un papildus veikts arī ārkārtas vizītes. Pārkāpumi ir maz. Viņi zina, ka šīs saistības ir jāievēro, jo savādāk viņiem arī var sanākt, noņemt certifikātu, teiksim, un tad līdz ar to viņš zaudē arī finansiāli. Veselīgai pārtikai pieprasījums aizvien pieaug. Latvijā palielinās bioloģisko saimniecību skaits, un šobrīd ir certificēts 3500 saimniecības un 165 pārtikas uzņēmumu. Biolauksaimniecības platības ziņā esam 5. Eiropā, pēc Austrijas, Igaunijas, Zviedrijas un Čehijas. Maija Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.